Pavisam drīz jau es pieteikšu žūriju cilvēkus, kas vērtēs kūkas. Viņi visi ir pilnā sastāvā ieradušies, es tā ļoti ceru. Un arī kūku cepējs tātad nāk šeit un katra nostāsies pie savas kūkas, lai mēs arī redzam, kā viņas ir centušās un arī viņas ir smuki pucējušās un dzenam prom tos lietas mākoņus, prom. Prom. Tā. Man liekas, ka visi ir gatavi. Es ceru, ka žūrija ir gatava un mēs varam sākt. Visi ir? Ir. Nu tā. Zemeņu balve 5 gadi kungu kvartālam. Liepājas Latviešu biedrības nams ir parūpējies par to, lai šeit Liepājā notikt šādi te svētki jau 5. gadu pēc kārtas, un es ceru, ka notiks arī turpmāk. Un kā jau Vits stāstīja sākumā, te būs arī tāds muzejs ļoti skaists, kas būs 3. muzejs tāds Latvijā. Un tas ir brīnišķīgi, ka Liepājā tādas lietas notiek, un es domāju, ka šodien mēs sitam pušu visus citus tur rekordus un visādas padarīšanas, jo zemeņu kūks tik tiešām ir tādas, ka, ņem un nes mājās un aizmūc un nevienam nerāda vispār, kas tev kabatā. Un tātad konkurss, neviens konkurss nevar iztikt bez žūrijas. Tātad, mīļās cepējs, nesatraucieties, viss ir kārtībā. Mazliet uztraukums ir, jo, zin kā, nekad nevar zināt, bet es pilnīgi zinu, ka visas tās kūkas ir ļoti garšīgas un viņas visas ir ļoti skaistas. Tātad aicināšu žūriju, kuru mums pārstāvēs Liepājā zinām cilvēki, kuriem ļoti garšo saldumi, dažiem vismaz pat īpaši ļoti. Un kā pirmo žūrijas sastāvā es aicinu šeit priekšā Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāju Vitu Hartmani. Aplaudējam! Nākošais vērtētājs mums būs Goda teātra vadītājs un Liepājas teātra aktieris Kaspars Gods. Viņš nav ieradies viens pats, viņam vēl viens degustētājs ir līdzi. Testētājs, tad redzēsim. Tā, nākošā mums ir dāma. Tātad turisma aģentūras ap sauli. Vadītāji nebūs mums, labi. Tad mums būs Liepainiekiem LV galvenais cilvēks Pauls Kaufmanis. Tātad arī viens no cilvēkiem. Un tad mums būs vēl tāds cilvēks, kurš ir ļoti pazīstams. Tātad mūziķis Valdis Kuiņš. Viņš ir atsācis muzicēt un viņam garšo arī saldumi. Un tad mums ir vēl viens cilvēks, tātad Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Zita Lazdāne. Kur mums ir Zita? Ir. Arī viņai ir līdzi testētājs. Tātad arī viņa. Tātad žūrija 5 cilvēku sastāvā, plus mazliet vēl mazi tādi cilvēki, kuri testēs šīs te kūkas. Un tad man ir jāiet, piedodiet, mīļie fotografi, man ir jāiet otrā pusē, jo es tām cepējām visām meitenēm vārdus neatceros un saukšu pa vienai. Tātad kūka numur 1 un cepēja ir Mārīta Jākapsone. Mārīta ne tikai kūks, bet arī sieru cep, jeb tā īsta. Mārīta lūdzu aiz savas pūciņas pie šķīvīša. Kūka numur 2 Sandra Folkheima. Sandra. Kūka numur 3 Annika Meijere. Redz, cik jauki. Kūka numur 4 Evita Stogņienko. Ļoti skaisti sapucējusies kūka cepēja mums šodien. Tā, kūka numur 5 Kristīne Einase. Ar šo kūku uzreiz uz kāzām. Ineta Zveja, kūka numur 6. Šī, manuprāt, ir vislielākā kūka. Tā, Ineta.
Mīļās dāmas, jūs droši stājieties tuvāk un katra aiz savas kūkas, lai mēs jūs redzam, žūrī iepaliks mazliet aizmugurē. Tā, kūk numurs 7 Linda Skalde. Un kūk numur 8 Monta Grudula. Zemeņu šokolāde ir Montai. Tā, tagad, mīļās kūku cepējs, būs jādara tāda lieta. Žūrija mums pēc tam iet iekšā. Tātad Mārīte kā numur 1 nogriež trešdaļu kūkas. Pusi. Labi, griez pusi. Nazīti pasniedzam. Aha. Un ienesīs žūrijai, sagriezīs gabaliņos un saliks savas kūkas cipariņas uz tiem gabaliņiem virsū, lai žūrija zina, ka tā ir Mārītes ceptā kūka. Tā, ļoti labi. Mums ar kaut kādu foniņu, jā, iedot, kamēr mēs te griežam un nesam, lai es te varu. Nu jau vairs tam smukumam īpaši nozīme nav. Smukums ir izvērtēts pirms mēs viņu sagriežam. Tā kā tagad var droši tā, lai galvenais turās kopā un žūrija var nogaršot. Tā. Meitenes mums te palīdzēs visu, kā te un ko te, kas ir jādara ar tiem. Ļoti labi. Tā. Es paņemšu līdzi. Jā. Jūs pēc manis iesiet. Jā, tā mums ir baigais krīstētais. Mārīt, kā bija kūku grūti bija izcept? Tā nav cepta. Tā ir brūvēta. Tā ir brūvēta. Pirmā kūka ir brūvēta kūka, nu tad jums būs iespēja. Jo mēs te tev tā dikti nevaram katram konkrētu kūku izsniegt. Lūdzu, galvenais, ka ir tā kūka, ko nogaršot. Un lūdzu, uram. Nākam vēl nav. Lūdzu. Tā, višķi. Mums te tagad tā kā pa konvērtiem. Lūdzu. Lūdzu. Karot arī vajag, jā? Lūdzu. Te ar marcipānu lapiņu. Lūdzu. Jā, lūdzu. Šito pusi. Kam nav karoti? Prātīgi. Un dabījuši esat kūciņu, pakāpjamies. Iekšā nenākam, tā kā ne, paši pie galda nē. Citādāk mēs te tā. Nu, nav tā negribu un gribu. Te ir tas, kas tā kā ir, tā mums te ir. Kā jau ir. Ja negribam, tad varam iet mājās un sēdēt un negribēt neko. Tā mēs nedaram. Mēs priecājamies par to, ka mēs dabūjam kūku vispār nogaršot, jo mēs nevaram piedāvāt jums no katras kūkas. Viss kūks ir garšīgs, ticiet man. Dāmas, čokolādi. Nav vairs čokolādi, es varu piedot burkāni. Burkāni zemēm visu. Tā ir labi. Lūdzu. Ja tur stīgi, izmetam roku. Palsēšana tūlītās mēs nodegustēsim, un tad mēs arī varēsim balsot. Zemenes krīt.
Dalītājiem šito citu, ja? Lūdzu. Nu, redz, pirmās kūks mums jau ir nokoptas. Lūdzu. Tā kā tas pēc tam mēs izstāstīsim būs. Tagad ir jānorašu. Pirms tam jūs apskatījāties. Kas ir kas? Lūdzu. Un šito citu. Lūdzu. Pāris kūks jau mums ir apēsts un beigušās par stingri.